Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji. Eh, Šajā brīdī, kad mēs sarunāsimies ar priesteri Rodionu Doļu no mūžīgās pilsētas Romas, nav trešdiena, bet brīdī, kad jūs klausāties šo raidījumu, ir trešdiena, pulksten 1 dienā, un jūsu uzmanībai raidījums Grāmatzīme, kurā mēs runājam par grāmatām, un es jūs mēģinu ievilināt grāmatu lasītāju pulkā. Mans vārds ir Aija Balode, es esmu no izdevniecības Kala raksti. Tas mans galvenais darbiņš ir reizi mēnesī izdot mieram tuvu izdevumu Dievu vārdu katrai dienai. Pa brīdim mēs izdodam citas grāmatas, bet mums ir arī mūsu interneta veikals, kur mēs piedāvājam arī tādas grāmatas, kuras paši neesam izdevuši. Un man ir milzīgs prieks un gandarījums, ka kādu laika sprīdi mūsu mieram tuvu grāmatu veikaliņā ir pieejama arī grāmata. Kādreiz manā bērnībā bija tāda multfilma, ja? Proti Bībele, Dieva vārds. Un tiešām man liels prieks, un pie tam ne kurš katrs izdevums, bet pats pēdējais rediģētais izdevums iznācis pagājušajā gadā. Vārdu sakot, es teiktu, tas labākais Bībeles izdevums, kas mums šobrīd latviešu valodā ir pieejams. Un es domāju, ka man piekritīs priesteris Rodions Doļa, kurš ir piedalījies pie šī Bībeles izdevuma veidošanas. Vispirms sveicināts Rodion, priesteri Jēkab Rodion. Labvakar, Aija, labvakar, mīļie Radio Marija klausītāji, un, kā es sapratu, tagad arī skatītāji, ja, kas skatās varbūt video podcastu, šo raidierakstu YouTube. Jā, tieši tā, sveiciens visiem, un tiešām arī, un vēl pateiksim lielu paldies Jēkabam Radio Marija studijā, kas dara šo visu iespējamu, ka mēs tik internacionāli varam caur Ragaciemu, Rīgu un Romu sazināties. Jēkab, paldies! Priesteri Jēkab Rodion, vispirms tiešām liels paldies visai komandai jums par šo milzīgo darbu, ka šis jaunais rediģētais Bībeles izdevums ir iznācis. Atzīšos, protams, no vāka līdz vākam neesmu to izlasījusi, bet es to lasu un es pieķeru brīžiem sevi pie domas, ka es jūtos kā tādās rekolekcijās, ka ir kāds formulējums citādāks, un pēkšņi tu caur to citādāko formulējumu nevis tā kā automātiski, šito jau zinu, bet pēkšņi tas viens vārds tev kaut kur tā kā aizved citur, un tu lasi uzmanīgāk. Tā kā mans lielais paldies, bet tagad es došu vārdu tev, tev kā komandas dalībniekam. Kas tev ir tas pirmais, ko tu gribi pateikt, kā tu gribi aicināt šo Bībeles izdevumu lasīt? Varbūt jāsaka, ka tas ir pārspīlēti teikt, ka te man kaut kādi nopelni būtu. Es biju tikai viens tārpiņš te visā procesa, bet es ceru ne tas, kas tur grauza grāmatas un tās bojāja, bet tieši, kas grauzās kopā ar pāriem citiem iekšā grāmatu saturā. Proti, mums ir zināms, ka bija 12. gadā izdots tās augtais jaunais tulkojums, jā. Un daudziem šis vārds revidētais parādījies arī tāds varbūt nevisai pareizs vārds, apzīmējums, drīzāk pat kaitīgs apzīmējums pārstrādātais tulkojums. Ziniet, kā mediņtēvs saka, ziniet, ir tagad viss tāds izstrādājumu laiks tagad, jā, tāds, un kaut kāds neiztais produkts. Protams, tas nepareizs apzīmējums. Kad izdeva jauno tulkojumu, jā, es domāju, bet vajag pateikt, jā. Es domāju, kāpēc jāsaka tas.
jaunais tulkojums bija, kāpēc bija vajadzīgs tulkojums. Protams, valoda atjaunojas. Mēs redzam, ka tas iepriekšējais tulkojums, tas augtais ar revidētais 65. gada tulkojums, tas bija ļoti nepilnīgs tulkojums. Ļoti nepilnīgs tulkojums, bet daudz ar to ir izauguši un ar to ir saauguši. Ja? Daudz iemācījās no galvas tieši no šī 65. gada tulkojuma, bet bija vairākie tulkojumi. Ja? Tas ir tas, kas kļuvis vispopulārākais mūsu vidē, to izplatīja bezmaksas. Jā, tas bija visur pieejams. Bet veikt Bībeles tulkošanas darbu nebija iespējams padomju laikos. Jā. Un tāpēc, tiklīdz tas bija iespējams, 90, kura tur pašo sākuma gada, 90. sākumā, uzreiz piešķīra līdzekļus Bībeles jaunam tulkojumam. Un ļoti patīkami ir apzināties, kas to izdarīja. Šodien bijām Vatikānā un biju apmeklējis tur kriptā nokāpis lejā arī Zviedrijas Kristīnes karalienes kapu. Ja? Zviedrijas Kristīne bija tā, kas bija arī Zviedrijas karaliene tad, kad Vidzeme bija Zviedrijas sastāvā. Mēs runājam ja? par vairākiem gadsimtiem pirms mums. Un Zviedrijas Kristīne pieņema katoļticību un patvērās Eiropā. Ja? Bet tieši Zviedrijas karalis, ja, pēc viņas, tiem Vidzemes zemniekiem, lai dāvātu svētos rakstus, lai viņi būtu līdzvērtīgi gan savās tiesības, gan izglītībā, Zviedrijas zemniekiem bija piešķiris līdzekļus Bībeles tulkošanu. Tā ir tā mums zināma Glika Bībele. Ja? Pēc tam viņš tur turpinājis Gliks, ja? jau to izdevēja jau Krievijas impērijas sastāvā. Bet runa ir par to, ka mums ir šīs tulkojumu vēstures, tās ir aizsācies kadrs ar Zviedriju, un arī tagad 90. gadus, kad mēs tikko bijām atguvuši neatkarību, tad Zviedrijas karalis bija piešķiris finansu līdzekļus jauna tulkojuma radīšana. Ja? Un tās tulkojums bija interesanta epizode, jā. Jā, ļoti skaista tāda vēsture, jā. Un tulkojums tāpēc vairāku gadu garumā, jā. Jaunākam vadlīnijam tulkojumu tapšana, jā, jo ir tā saukta teoriju, tulkojumu teorija, jā, var dažādi tulkot, jā, var parafrazēt dažādi, var burtiski tulkot, tā kā viens nesapratīs lasīto, jā, burts burta, bet katram burtam un burtu kopai un vārdu kopām ir dažādas nozīmes, jā. Tātad vārdiem nozīmju ir ļoti daudz, un ir jāsaprot teksta jēga, un cilvēki studē tās senās valodas, studē senos tekstus, un tekstu kopums ir milzīgs. Tas viss ir apkopots vārnīcas komentārus tā tālāk, un iedomājieties, gandrīz 20 gadus jā, bija sagatavots šis jaunos tulkojums. Tas bija izdots 12. gada, bet tiklīdz tas bija izdots, uzreiz parādījās pat ne iebildumi. Jā, tas bija sagaidīts ar lielu ažiotāžu, ar entuziasmu, bet lasītājs lasa, domā līdzi. Daudzi lasītāji ir arī teoloģijas, varētu teikt, zinātāji. Un bija piedāvājumi iesūtīti. Arī varbūt kļūdas kaut kur bija, jā, ne bez tā. Un uzreiz, kad tas bija izdots, aizsākas revizijas darbs. Jā, tas jaunos tulkojums tika revidēts. Proti, kādās vietās pamanītus neveiksmīgus tulkojumus, un tā tālāk. Un tie bija simtiem tūkstoši piedāvājumu, gan vecā, gan jaunai derībā. Ja? Un jā, bija aizsākta revīzijas darba komisija, un tā darbojas. Un tā darbojas visus šos gadus no 12. gada līdz 24. gada beigām, kad tas bija izdots. Labi, 12 gadi, jā. 24. gada beigās, bet
darbu pabeidzam nedaudz ātrāk. Šim darbam pieslēdzos jau, varētu teikt, ieliecot pēdējā vilcienā. Ja. Kad sāku studēt Romā, kad sāku padziļināt studēt senvalodas, iesaistījos darbā tātad no 2018. gada sākuma. Un 3 gadus, kaut kur 4 varēju tur strādāt. Darbs bija nenormāli interesants, saistošs, ar lielu interesi, jo mums atsūtīja ik mēnesi Excel tabulas. Es sākumā piedalījos 2 reizes mēnesi gan vecās, gan jaunās derības sēdēs, un tur bija panti, kur varētu palabot. Un tad ir vairākas tabulas ar vairākiem latviešu tulkojumiem, Glīgs. Tad ir mums Strelēvits tulkums, ja runa par jauno derību. Tad mums ir tas revidētais 65. gada tulkums, arī oriģināli teksti. Un tad komisija tikās tāpat, kā mēs tagad Zoomā, ja, un runāja un apsprieda. Tad es sapratu, ka tā par daudz nav iespējams visam sekot līdzi, un tad es pieslēdzos tikai jaunas derības komisijai. Un jā, es atceros vairākus evaņģēlis, Pāvila vēstules, un tā mēs pārskatījām, bija vairāki piedāvājumi. Komisija, kas mēs tikāmies, bija gan ekumeniskā, jā, bija vairāki, bija protestanti, bija no citām protestantu draudzēm vēl, bija luterāņi, jā, bija no citām protestantu draudzēm. Un kas ir skaisti, ar mums kopā vienmēr arī bija Māris Baltiņš, kas ir, labi, amatus nesauksim, jāsaka, ar valsts darbu, ja, latviešu valodas sardzes stāvot, ja, bet ārkārtīgi izglītots filologs ar ļoti labu latviešu valodas izjūtu. Ja. Es jau te piedalījos, zināt, man latviešu valoda, kā ziniet, nav dzimta, jā, tā arī ir apgūta otra valoda, bet es vairāk arī strādāju kā tas, kam ir pieejamas senās valodas, komentāri un vairāk arī skatījos, un arī mans tāds pienesums bija, ka es varēju arī komentēt un pateikt, kā ir itāļu vairākus tulkumus, kā ir franču, kā ir tie katoliski tulkumi, kā ir spāņu tulkojumi. Un tie risinājumi bija noderīgi, un ir pat 2 vietas jaunā derība, kur ir manis piedāvātie panti ir ierakstīti. Lūdzu, vai tu padalītos, kuri tie ir? Nē, lai tas paliek Dieva godam. Tas tagad, lai tas ir ierakstīts debesīs. Sarunāts. Labi, vārdu sakot, paldies, priesteri Rodion, par tavu darbu, paldies par šo komentāru, un priesteri Jēkab Rodion. Es tomēr nevaru arī mazliet nepieminēt to, ka tiešām ar tādām lielām sāpēm pirms kaut kāda laika arī manās ausīs, protams, nonāca tur diskusijas un kritikas un pat tādi ļoti iznīcinoši viedokļi par šo jauno Bībeles izdevumu. Un liels paldies par tavu reakciju toreiz. Un tagad būs pilnīgi neslēpta reklāma, ka tev kanālā YouTube ir arī savs kanāls, ja tā to saka, Jēkaba kāpnes, un tu tur esi publicējis tiešām brīnišķīgu, diezgan apjomīgu, bet ļoti, ļoti saturīgu atbildi uz visām šīm kritikām. Kāpēc šajā jaunajā izdevumā nav kaut kādu pantu, kuru ir citos izdevumos, bet jautājums par to, vai tiem tur ir jābūt, ja? Lūk, par to tiešām par darbu. Kāda bija jūsu kompetence pie šo darbu veikt? Ja? Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāds ir rezultāts? Vārdu sakot, mīļie klausītāji, lai mēs neatkārtotos, es domāju, mēs tiešām varam vienkārši aicināt. Tātad ierakstiet YouTube Jēkaba kāpnes, un tur jūs redzēsiet brīnišķīgu ierakstu par jauno Bībeles izdevumu, kur priesteris Rodions brīnišķīgi atbild uz kritikām, kuras izskanēja un kuras bija tiešām ļoti nejaukas, jāatzīst. Un es tev varu pateikt tikai komplimentu, ka paldies, ka tu reaģēji tiešām tik ļoti
kā lai pasaka, ne tikai cilvēcīgi, bet arī tiešām tik ļoti pieklājīgi, tik ļoti ieturēti, tik ļoti pamatoti, tik ļoti argumentēti. Vārdu sakot, paldies, un visi noklausīsimies šo ierakstu. Nu, lūk. Bet atgriežoties, labi, nesaki, kuri divi panti, bet katrā ziņā, nu, bet varbūt no tā kopējā darba, vai tev ir prātā kaut kāds ierosinājums, ka tev šķistu, vai nu tiešām kā tajā pirmajā ir publicēts šādi, nu tādā kā, nu, vislabākais uzlabojums, ja tā varētu teikt, vai kaut, nu, šajā izdevumā. Runāju, man vēl jāsata cilvēki, kas pie manā video, kur Jā, lūdzu, atkārtot manējā to. video, kur es komentēju vienu pantu, tu man neliki sagatavoties šim raidījumam, lai es tos pantus pameklētu, tāpēc es tā uzreiz... Kāpēc doma? Tev nepateikšu. Es tev nepateikšu, ja. Tur mans uzdevums arī bija komentēt vairāk, jā, kā tas vispār, kāpēc tur ir kaut kādas filoloģiskas nianses, bet par to, kādi ir panti uzlaboti, palaboti, ļoti daudz pie Pāvila bija pastrādāts. Tas, kas lasīja to 12. gada tulkumu, ja viņš sāks lasīt tagad šo 24. gada izdevumu, viņš pamanīs, ja, ka tur pie Pāvila ļoti daudz ir pastrādāts, jo Pāvilu ārkārtīgi sarežģīti tulkot. Viņš raksta ļoti grūti uzbūvētus teikumus. Jā. Viņš drīzāk tos neraksta, viņš to saka, jā, jo visas tas Pāvila vēstules ir diktētas vēstules, jā, kuras, es nezinu, kā tur tas rakstītājs rakstē, bet Pāvilam ir, ziniet, liekas tur mākslīgais intelekts, viņam ir, zini, atsauci uz atsauci, un tad tur tā aiziet, prot, ļoti sarežģītas domas, un saprast, kā tas teikums ir uzbūvēts. Nebija viegli, jā. Jā, tā kā es uzreiz tagad nepateikšu, kuri tie panti tur bija palaboti. Lūdzu, meklējiet rakstos un lasiet tos. Jā, labi, bet zini kā, priesteri Odion, vispār man ir tā doma, ka mēs noteikti sarīkosim vēl kādu sarunu, jo man īstenībā ir ļoti daudz jautājumu par šo izdevumu, un tas varbūt tiešām es tev iesūtīšu jautājumus iepriekš, lai mēs varam abi sagatavoties, ja? Nu, lūk, katrā ziņā, es zinu, ka tad, kad iznāca 12. gadā šis te jaunais Bībeles tulkojums, es, protams, uzreiz, nu, kāpēc, protams, bet, nu, es domāju, ka neviens vien atvēra uzreiz Jāņa evaņģēliju, jo tas kaut kā ir tāds etalons, ja, nu, tā ir tā vēsts. Un es atceros, toreiz man bija iebildumi, un es domāju, tas nav ja varbūt tas ir tas mūsu pieredums, ja, kā mēs lasām to Jāņa evaņģēliju, mēs tā kā zinām jau no galvas. Nu, lūk, un tad es arī tagad šajā reizē, protams, uzreiz atvēru, nu, kas ir Jāņa evaņģēlija? Ai, mīļo, man tā vairāk patīk, ja tu man uzreiz jautāsi. Tā mēs uzreiz divajām meklēsim, un tu mani cepināsi. Lūk, un es, protams, arī šajā reizē es dabūju, nu, tā kā es, protams, iegādājos, man vajadzēja to jauno, un es uzreiz taisīju vaļā Jāņa evaņģēliju, un man ļoti patika tas sākums, bet bija... Nu, un te bija tas moments, ko es tev teicu, ka tās ir kā rekolekcijas, jo sākums ir ļoti līdzīgs kā mūsu, nu, saucās smieklīgi, nu, sarkanais evaņģēlijs, ja, tas Strelēvica tulkojums, ja. Vai ir arī zaļajos vākos Strelēvica? Viņš ir arī zaļos, man mājās, viņš ir sarkanais, nu, tas ir katoļu jociņš, ja. Bet vārdu sakot, un priesteri Jēkab Rodion, un tagad lasām. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, un šis viņš ir kaut kas jauns. Jo mums tā kā katoļu lekcionārijos ir tas bija iesākumā pie Dieva, tā kā tas radīšanas brīdis, bet šis kaut kur uzreiz dodu tādu jaunu, un tu tā kā apstājies pie, nu man tā bija, ja, kur tu tā kā apstājies, viņš, tas ir tas, nu, jau tā trīsvienība klātesoša, apmēram visas personas, ja, viņš, tas vārds, tas Kristus, ja, nu tā. Nu, tā ir vienkārši tikai tāda viena maza ilustrācija, kur viens vārdiņš uzreiz tā kā maina, kā tu lasi to tekstu.
Labi, paskatīsimies, kā tur ir oriģināli, ka tu man tā jautāji, jā, tā grieķu teksts. Interesanti, ka tu uzreiz vari paskatīties. Jā, tad mums ir tas 3. pāns. Nu, jā, panda, Otrais, diatas, labi, te ir apsirsts, jā, otrais pāns. jeneto. Tātad, jā, un tas Aftos, nu tas ir, jā, tas ir vietnieku vārds, te viennozīmīgi vajadzētu tulkot. Tad viss skaidrs, jā. Jā, ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Ir kā tāds viens vārds izmainās, bet tas Viss uzreiz ir dod radies tādu. ar viņu, jā, panda, jā, un te arī. Bet otrē panta, viņš bija iesākuma pie dieva, jā, hūtos, jā, tas arī, jā, demonstratīvais vietnieku vārds, inen arhiprostonteon, jā. Nu jā, bet pagaidi, vai tieši mums ir tās katoļu tulkojuma? Tas bija iesākumā pie dieva, jā. Kāpēc viņi tā pārtulko interesanti, kā ir latīņu omnia per ipsum facta sunt? Viss caur viņu, Jā. par kuru bija Nē, viss ir runa? radies caur viņu, tas ir skaidrs, bet Jā. iepriekšējā teikumā Viņš bija iesākuma pie dieva. Hoc erat in principio apud deum, hoc. Jā, nu, redzi, te lūk, jā, tas ir norādāmais vietnieku vārds, un to varētu tulkot, ka tas, jā. Nu, skats, jo tas nav nepareizi, vai ne, bet piekrīti. Jo, zini, es tev kaut ko pateikšu. Es biju pirms kaut kāda laika Liepājā, un tur tieši priesteris runāja par to jauno misāli. Labi, bet par to nerunāsim. Bet man iekrita prātā viena doma, kur viņš pateica tādu lietu. Bet, ziniet, tās jaunās lūkšanas mums liks no jauna ieklausīties, jo reizēm, tad, kad tu jau zini, kas skanēs, tev tas tā kā iet, nu, tu jau zini, un tu īstenībā neklausies. Un reizēm vai nav arī tā, ka tad, kad tu jau zini to vārdu, tu jau tā kā bišķiņ lasi pāri, un tad, kad tu lasi pirmo reizi, tad tu lasi katru vārdu un varbūt vairāk iedziļinies. Viennozīmīgi, ja tas atsveidzināts tulkojums, viņš liek līdzi domāt, un tu, zini, neesi vienīgā, kas man sāka, ka lasot šo atjaunotu tulkojumu, tur ir daudz pie psalmiem pastrādāts, jā. Tu tiešām, nu, lasi it kā no jauna dieva vārdu, jā. Precīzi, Tu precīzi. piesaļinājis, jā, un te ir tāda, zini, tāda noteikti gandrīz kā tāda mistērija, ka tu esi dieva vārda saimnieks, jā, ka viena tulkojuma arī tāds valgos, jā, ka tu tagad pieturies un gandrīz kā pie rakstīta burta, jā, tas ir tas, ko Jēzus farizēm pārmet, jā, ka viņi turas pie burta, jā, bet lūk, ir tas oriģinālais teksts, bet tulkot un skaidrot tu vari savādāk, jā, izprast vari dažādās nozīmēs vairākas vietas. Priesteri Jēkab Rodion, un liels paldies, tu nāci arī klajā ar tādu ideju, ka varētu uztaisīt video, kur vēl pastāstīt vairāk cilvēkiem, ka arī mieram tuvu veikaliņā Bībele ir pieejama. Mēs to sūtām tiešām visiem, kuri vien vēlas, var nākt pie mums uz biroju pakaļ, bet mēs arī sūtam uz pakomātiem, uz pastu un tam līdzīgi. Un pat vēl vairāk, tu esi uzsācis akciju, kā ievadot kodu Mīlu Bībeli 2026, cilvēks ne tikai var iegādāties Bībeli, bet viņš vēl saņem dāvanu. Un dāvana ir grāmatiņa Vladislavs Liaunieks Kristus kviešu grauds. Un priesteri Jēkab Rodion, tev ir saistība ar šo priesteri, tev ir saistība ar viņa beatifikācijas procesu. Vai tu vari ieskicēt mazliet, kur mēs esam šajā saistībā, kas mums ir jādara, lai to pātrinātu? Jā. Paldies par šo jautājumu. Mēs tā kā zini no Dieva vārda, kas ir vārds, jā. Uz Dieva liecinieku. Jā, mēs tā kā ļaujam Dieva vārda lieciniekam runāt. Paldies, ka tu pajautāji par priesteri Litaunieku. Process ir aizsākts, daudz kas ir izdarīts, bet process
ir tik sarežģīts pasākums, kā ne tikai vadītājiem, bet arī tā iesaistītiem ir jāveltī tam sevi tā kā pilna darba laikā, jā, strādājot. Runa ir par vēsturisku izpēti, par dokumentu sagatavošanu. Jā, tas nav tāds raksts, zini, kā Vatikāna iesniedz kaut kādu rakstu. Vatikāna iesniedz gandrīz tā kā tādu disertāciju, jā, par mocekļa dzīvi, par visiem iespējamiem avotiem jāizpēta. Visi arhīvi, kādi vien ir iespējami, jā, kur viņš parādās. Un tās pagaidām ir. Tas darbs ir sākuma stadijā, jo cilvēki, kuri varētu to darīt, nevar sevi pilnībā tam veltīt. Ja, un gaidām to brīdi, kad varēs pilnā spārā mesties pie šī darba, ja, šajā darbā, un tad darboties. Nezinu, cik jāsteidzas. Ja. Nezinu, cik jāsteidzas. Tāpēc, ka katrai beatifikācijai ir savs laiks, arī jāsaka tā. Jā. Katrs moceklis tiek pasludināts par mocekli un arī par svēto kanonizēts no baznīcas puses ne tikai tāpēc, ka viss ir savākts un ka ir kaut kādi argumenti, bet arī tāpēc, ka ir arī šī beatifikācija ir vajadzīga šim mūsu laikmetam. Jā. Es kā postulātors ticu tam, ka šī lieta ir vajadzīga mums tagad, mūsu baznīcai, mūsu baznīcai, kas piedzīvo sekularizāciju valstī, ja, kad ir aicinājuma krītums. Es ticu, ka jā, šis iespējamais moceklis, man jāsaka tā, no kanonizācijas procesu puses, iespējamais moceklis, ka viņš var uzrunāt vairākus. Kā tas notiks, tas ir Dieva ziņā. Jā, es jau tāpat tagad nedaudz tā pievaru šī darba plīvuru, jā, kas tur notiek. Es arī, zini, vairākas lietas daru vienlaicīgi. Un nevienmēr iespējams visam veltīt vienādi laiku. Tas ir pats par sevi saprost. Es zinu, kā arī tiem, kas iesaistīti, jā, viņiem arī ir daudz kas darāms. Jā. Tāpēc jābūt pazemīgiem un jālūdzas, lai process notiek par procesu, bet arī ja cilvēki tic, ka viņš ir moceklis, tad tas nav jātur, ziniet, zem sieka nav šis veids jāliek. Ja. Par to ir jāstāsta citiem, ir jāmudina arī uzzināt citus par priesteri Vladislavu Lītavnieku. Var arī mudināt uz lūkšanu ar viņa aizbildniecību. Ja. Un par liecībām, žēlastībām var ziņot. Jāziņo arī, vajadzētu ziņot, ja tas viss ir ļoti vajadzīgs, liecības par saņemtam žēlastībām. Un labs veids tagad pasūtot jaunu bībeli, ir saņemot dāvana šo grāmatu. Ja jūs uzskatāt, man jau ir, pasūtiet jaunu bībeli, izdariet sev šādu jaunu dāvanu lieldienas. Jā, varbūt lieldienas mēs sev tā nedāvinam, bet tie nav Ziemassvētki, bet tādu lieldienu dāvanu sev izdariet un saņemot šo grāmatu, pat ja viņi jums ir, uzdāviniet to kādam draugam, jā. Varbūt pat nedraugam, jā, jo Jēzus teica mums mīliet jūsu ienaidniekus. Tāpēc esiet gatavi, jā, dalīties ar ziņu par mocekli. Paldies, jo tur tā lieta noteikti nesteidzināsim neko, lai viss notiek savā laikā, un Dievs zina, kad tam procesam ir jāīstenojas, bet, protams, ka tas, ko mēs varam darīt, tiešām tā kā tu minēji, ka lūgties par šo procesu, bet kā tas ir, mēs varam jau tagad piesaukt lūgšanās priesteri Vladislavu Lītavnieku aizbildini par mums? Privāti var. Runa ir par to, ka baznīca neapstiprina vietojo tas augto kultu, tas ir liturģijas lūgšanas, jā. Bet viss, kas ir ārpus liturģijas, tās ir privātas lūgšanas. Privāti mēs varam viņu piesaukt, vai ne? Jā. Nevar attēlot ar nimbu, jā. Nevar vēl
viņam altārus, jā, var veltīt ielas, var veltīt sabiedriskas ēkas, tas pat būtu, jo lielāka nozīme tam būtu, ja viņam arī sabiedrība laicīgi pievērst uzmanību. Bet piesaukt varu un arī izdotas lūkšanas gan ar viņa aizbildniecību, gan pie viņa, proti, zini, es te teikšu, starp teologiem ir dažādi viedokļi, kā var sastādīt tās lūkšanas, kādā mērā var, bet neskoposimies ar Dieva žēlastību, jā, un ar lūkšanu nevar sabojāt, jā, neko, tā vienmēr nes kaut kādu labumu. Pilnīgi pareizi, bet vārdu sakot, ja kāds varbūt nesaprata, kāda ir tā doma, ka proti aicinām tiešām iegādāties šo jauno bībeli, par ko mēs runājām pirmajās divās raidījuma daļās, un kodā ierakstot mīlu bībeli 2026 bez garumzīmītēm, mīlu bībeli 2026, jūs saņemsiet šo grāmatiņu par Vladislavu Litaunieku kā dāvanu klāt. Un tiešām lasīsim šo liecību, lai tā mūs stiprina un turēsim viņu tādā gaišā piemiņā un pateiksimies Dievam par par tiem ticības lieciniekiem, un lai viņi stiprina mūsu ticību, vai ne? Priesteri Jākab Rodion, sarunas beigās. Tad tavs pēdējais vārds par jauno bībeles izdevumu, kāpēc mums visiem to vajag, kāpēc mums to lasīt, kāpēc tūdaļ pat taisīt vaļā www.mieram.lv veikaliņu un šo bībeli pasūtīt. Vispirms tāpēc, ka mums katoļiem nav mūsu bībeles izdevuma. Šis bībeles izdevums ir ekumenisks, un tieši šis izdevums, kuru jūs piedāvājat ar Mieram tuvu veikaliņu, zaļos vākos man un tev tādus smukus pelēcīgos vākos, tas ir izdevums, kur ir daytoniskas grāmatas. Bet mēs teiksim tā, kur ir katoliskais kanons, un pat nedaudz vairāk. Tur vēl pat ir pāris grāmatas, kas ir ārpus katoļu kanona paresticīgam. Ja? Bet šis ir svēto rakstu pilnīgs kopums, ja, kuru lasīja arī pirmatnē baznīca, kuru lasīja pirmie kristieši baznīcas tēvi. Ja. Kad mēs runājam, ka ir katoliskais un protestantiskais, protestantiem ir nedaudz mazāk grāmatu, un tad mums ir tās deuterokanoniskās, vēl sauc par apokrīfiem. Tā, ziniet, tas ir tāds noniecinošais apzīmējums. Ne, tas ir Bībeles kanons, katoļu baznīcas kanons, kuru kristieši izmanto jau no pirmiem gadsimtiem, baznīcas tēvi to citēja. Arī jaunā derība ir atsaucies uz šīm te grāmatām, kuras nebija iekļautas ebreju Bībeles kanona, kas ir, kura veidošanas process noslēdzas jau pēc Kristus. Tātad izmantosim to. Lūksimies ar to, jo svētie raksti mums nav vajadzīgi tikai prātam, tikai, ziniet, lai mēs tikai tos burtus iemācāmies, bet lai mēs ļaujamies to garam, ļoti skaists arī atjaunots psalmu tulkojums, lai palīdz lūgties, un tā ir dāvana mums, latviešu valoda, jauns revidēts tulkojums, un pat pāvests Francis iedibinot pirms dažiem gadiem Dieva vārda svētdienu, mums ir teicis, lai mēs svētos rakstus arī paturam fiziskā veidā, lai, tu zini, bija tāds atgadījums, ka pāvests Francis tikas ar kardināliem, vēl pirms viņš iedibināja Dieva vārda svētdienu, 3. svētdienu janvāri, 3. parasta laika svētdienu, un viņš arī jautāja starp kardināliem, kam ir Bībele līdzi, varbūt kādam ir, tas nini, kāpēc formata Bībele, tad tur, un viens kardināls telefonu izņēma un tad teica, man ir telefona. Un pāvests Francis mudināja, lai mēs līdzinēsim svētos rakstus. Jā. Skaista liecība. Tās formāts varbūt nav tāds līdziņēmamais, bet,
Varbūt izdosim kādreiz Bībeles biedrība vēl tādu kabatu formatu, jā, mazākiem burtiem, bet šeit ir tieši burtu lielums tāds atbilstoši visiem. Un, jā, un Pāvests Francisks mudināja mūs tā kā intronizēt Dievu vārdu, jā, bet intronizēt, neintronizēsim to, lai tā, zini, pēc tam putekļus no tās laucītu, bet intronizēsim to mūsu sirdīs, lāsot to un ļaujot šim vārdam runāt mūsu sirdīs. Tā kā, draugi, Mieram tuvu veikals, tajā atrodam šo bībeli, ierakstam arī šo kodu Mīlu Bībeli 2026 bez garumzīmēm, un tad saņemsiet dāvana gan Mātes Terezes grāmatiņu, gan arī grāmatiņu par priesteri Vladislavu Litaunieku. Paldies, priesteri Jēkab Rodion! Paldies par šo reklāmu, paldies par sarunu. Palika vēl tēmas par Bībeles valodu, kur tu skaisti savās Jēkaba kāpnēs stāsti. Palika vēl tēma par Bībeles šo te kanonu, to arī aprunāsimies. Vārdu sakot, es ļoti ceru vēl kādā drīzā trešdienā ar tevi aprunāties gan par šo izdevumu, gan par ar šo izdevumu saistītām citām tēmām, ja vien tu būsi ar mieru, bet es ļoti uz to ceru. Mīļie klausītāji, jā? Es uzreiz, lai klausītāji nedomā, ka atkal atnāks nesagatavojas raidījumu. Es gribu pateikt, ka es biju gatavojies jau iepriekš taisīt raidījuma turpinājumu par katoļu Bībeles kanonu. Un man Bībeles satura radītājs viss ir izstrīpots un pasvītrots dažādas krāsās, ja, kur es tieši tā kā pats mēģināju saprast, jo kanons ir pilnais šeit, ja, bet kārtība nedaudz savādāka, ja. Bet vienalga, tas ir labākais, kas mums tagad ir, un es varu sagatavoties un tiešām ļoti interesanti pastāstīt par Bībeles grāmatām, kas ir šeit. Mīļie klausītāji, pērciet, iegādājieties šo Bībeli tagad, un pēc kāda mēneša, kad visa noliktava Mieram tuvu būs iztukšota, tad būs nākamais raidījums par Bībeles kanonu, lai mēs saprotam, kā tas tur darbojas Bībeles iekšā. Un tad varēsim visi kopā vērt vaļā un salīdzināt pantus un runāt. Bet nu gan mums ir jābeidz, lai mūs ar negodu studija nenogriež vienkārši, jo mēs esam pārtērējuši visus iespējamos laikus. Mīļie klausītāji, liels paldies jums par uzmanību, ka klausījāties. Priesteri Jēkab Rodion, liels paldies par veltīto laiku. Jēkab studijā, liels paldies par tavu darbu. Lūk, es laikam sākumā nepateicu, ka mani sauc Aija Balode. Liels prieks ik pa 2 nedēļām jūs uzrunāt. Tiksimies atkal pēc 2 nedēļām, atkal runāsim par kādu jauku grāmatu. Svētīgu dienas turpinājumu!